sekot savai zvaigznei. Arī foršs gads ir sapņot, likt tādas idejas. Ja? Protams, viņiem nedaudz, teiksim, no tāda prognozes, ja? Ka zvaigzne viņa tomēr ir drusku augsta. Ja? Viņa varētu būt, ka jūs varētu pievērsties savām interesēm nekā citu cilvēku interesēm. Ja? Jūs pievērsties savai zvaigznei, savu zvaigzni jūs meklēsiet. Kuram, ka tas zvaigzne kas būs, kam ideja, kam varbūt cilvēks, kam attiecības. Ja? Tā kā ir forši laiciņš par to sapņot, likt padruska iet uz to, jo zvaigzne var saka, ja tu par to sapņot, tas kaut kā piepildīsies. Ja? Jo zvaigzne, viņa nepiepilda vēlēšanas uzreiz, bet viņa piepilda viņas ar laiku. Ja? Tā kā tas ir sanāk tā, ka jūsu zvaigzne, ja? Jums spīt, ticiet savai zvaigznei, un principā tas ir jā. Tas ir vēlēšana piepildīšanas, varbūt saku, ne šogad viņas piepildīsies, varbūt drusku vēlāk, ja? Bet viņas noteikti piepildīs. Ja? Ko es tagad runāju, gribēju vēl pateikt. Jā, un principā ir tā, ka ja jums ir šobrīd kaut kāda ideja, nopiemēram, ko es gribu realizēt, plānoju, domāju, zvaigznes ir arī ūdensvīrs, ja, jums tā ir astroloģisko. Ideja, varbūt, kas liekas jums vispār, tāda liekas, ka citus saka, kas tā par ideju, ka jums tas vispār nekām vispār nebūs derīgi, ja? Bet tomēr zvaigzne, kā mēs redzam šo meitene, viņa tur savu zvaigznes, ka nē, viņa piepildīsiet, ja? Tā kā tā ideja ir ražīga, viņu nevajag atmest, viņa